Labrīt, darbie klausītāji! Sveiciens visiem šajā trešdienā. Mani joprojām sauc Mārtiņš Jurjāns un pārstāvu uzņēmumu Primendi. Paldies visiem, kas ir šodien arī pieslēgušies online un klausīsies mūs arī pēc tam ierakstā. Visi tie, kas bija reģistrējušies, arī saņems saiti uz ierakstu. Šodienas tēma mums noteikti ir gan aktuāla, un kā jau šajā gadā ir ierasts, un īstenībā sākām pie pat nemaldos 2024. gada beigās runāt daudz vairāk aktīvāk par kiberdrošību, un, protams, ka viens no tiem galvenajiem dzinuļiem bija tieši dēļ NIS2 un minimālajām kiberdrošības prasībām, kurām ir jāatbilst daudziem uzņēmumiem Latvijā, ne tikai Latvijā, visā Eiropā. Ja mēs runājam par šo te kibertelpu Latvijā un vispār situāciju, kurā mēs dzīvojam, un to mēs ļoti labi redzam arī no ikdienas dzīves, apkalpojot vairākus uzņēmumus, tad, protams, tas nav tikai, kā saka, regulējums, kur kāds uzliek mums kaut ko darīt, bet reālā dzīvē, protams, arī šie kiberuzbrukumi notiek. Daļa no tiem ir veiksmīgi. Liela daļa, protams, kā saka, ir iespējams no viņiem arī izvairīties. Un šodien tā tēma un tas saturs šodien, ko esam paredzējuši izstāstīt vairāk, kas tad notiek Latvijā, cik daudz mums ir dažādu šo te incidentu, pastāstīšu un iedošu arī reālus piemērus iz dzīves, kāda šie uzbrukumi, kā viņi notiek. Un tad arī noslēgumā pastāstīsim vairāk par mūsu arī jauno pakalpojumu, kas saistīts ar šīm simulācijām un darbinieku apmācībām. Visi tie, kam rodās kādi jautājumi, noteikti aicinu rakstīt arī savus jautājumus šajā Q&A sadaļā. Pasākuma beigās centīšos arī visus viņus apkopot un atbildēt, ja varēšu uzreiz atbildēt, ja nē, tad noteikti varam vienoties arī par kādu atsevišķu sarunu ārpus webināra. Vēl divi vārdi burtiski par Primendi. Tie, kas varbūt pirmo reizi ir pieslēgušies mūsu webināriem, Primendi ir IT pakalpojums sniedzējs visās 3 Baltijas valstīs. Mums ir komandas gan Igaunijā, gan Latvijā, gan Lietuvā. Vairāk kā 500 klienti ir uzticējuši mums savu IT infrastruktūru, gan darbinieku atbalstu, tīklu, serveru uzturēšanu un tā skaitā arī kiberdrošību. Vairāk kā 100 darbinieku un teiksim tā, mūsu strateģiskais partneris ir Microsoft un bieži vien arī primāri mēs izvēlamies, iesakam Microsoft risinājumus. Šodien gan par Microsoft nerunāšu vispār, un tas risinājums par pakalpojumus, kur mēs esam izveidojuši, šoreiz nav bāzēts uz Microsoft, tā kā arī tā citreiz gadās, bet izvērtējot, protams, tad vienkārši kas ir efektīvāk un labākais pieejamais produkts tirgū, tad arī, protams, izvēlamies tos savus sadarbības partnerus. Tad Latvijas kibertelpa. Ja mēs skatāmies tādos, varbūt, no augstu putnu lidojumu, un domāju, ka arī daudzi no jums to arī ir pamanījuši, gan arī par to, es teiktu, pēdējā laikā daudz vairāk runā arī presē un sociālos tīklos un citās vietnēs. Noteikti tie kiberapdraudējumi, viņi tikai palielinās. Tad, principā, ja mēs skatāmies, tad katru gadu ir 10 līdz 15%, ja mēs runājam par šo te apdraudējumu skaitu, kā arī 40% īstenībā ir tieši šie incidentu pieaugumi. Incidents tas ir jau tad, kad mums ir kaut kādi dati, varbūt, ja konci, teiksim, jau uzlausts, dati varbūt ir noplūduši vai pat ir bijuši jau kaut kādi arī finansiāli zaudējumi. Un tas, kas ir nemainīgi, un es domāju, ka vismaz tuvākajā laikā nekas noteikti šajā jautājumā nemainīsies, visvairāk šo te apdraudējumu ir tieši, kā saka, privātpersonas, mazie vidēji uzņēmumi,
un daudz mazāk ir šiem lielajiem uzņēmumiem, kritiskai infrastruktūrai un tam līdzīgi. Protams, galvenie iemesli ir tādi, ka šīs iestādes vai organizācijas uzlauzt ir daudz sarežģītāk, tur ir daudz vairāk, tur ir, drošības komandas, tur ir dažādi risinājumi, kas apgrūtina šo uzbrucēju darbu. Tad arī, paldies CERT.LV, apkopoti ir, teiksim, šie te, kā mēs viņus nosauksim, brendi, jā, bet, teiksim, identitātes, kuras bieži vien tiek izmantot šajos uzbrukumos. Ja mēs skatāmies uz 5. gada 2. ceturksnī, tad visvairāk ziņojumi tur bija saistībā tieši ar šo te CSDD, noteikti esat arī paši pamanījuši, kur bija izsūtīti ļoti daudziem cilvēkiem it kā sodi no CSDD, jā, bet klikšķinot tātad virsū šīs saites, jūs nonācāt uz mājaslapu, kurā jums vajadzēja autentificēties, lai tā kā apskatītu šo savu sodu vai samaksātu, bet, tad jā, principā ļoti daudziem cilvēkiem, ļoti daudz cilvēki arī uzķērās uz šo te uzbrukumu un pārskaitīja it kā varbūt šķietami mazas summas, bet, protams, ja mēs skatāmies uz tik lielu to apjomu, tad arī, ja nemaldos, 40-50 eiro kā kuram, tad uz šo te visu apjomu, ja mums ir tūkstošiem cilvēki, kas pārskaita šo te naudas summu, tad, protams, uzbrucējiem tas ir ļoti, ienesīgi. Jā, arī, protams, citi zīmoli tika izmantoti, tas jau mums iepriekš minētie bankas, arī šie te, tātad gan SEB, gan Svetbanka, ja, gan arī Latvijas pasts, Microsoft, protams, arī Meta, Facebooks, valsts ieņēmuma dienests, ja, es teiktu, ka tas ir tāds standarta lietas, un kāpēc, tad atgādināšu varbūt, kāpēc šie zīmoli tiek izmantoti, jo, pēc noklusējuma mēs kā cilvēki principā cenšamies uzticēties šiem zīmoliem, un ja mums CSDD sūta šādu ziņu, ja, tad bieži vien mēs varbūt nepārbaudam precīzi, kas tad bija sūtītājs, kas tad ir tā pa saiti, ja, un klikšķinam, jo, jā, tad ir kaut kāds stress visdrīzāk, ja, nevienam nepatīk saņemt sodu. CSDD, tos mums ir zinām iestāde, tādēļ arī cilvēki daudz klikšķina un arī uzbrucēji, protams, izmanto. Bet, jā, un atgādināšu, protams, arī vēlreiz tie, kas ir iepriekšēji klausījušies, varbūt jau atkal ir dzirdējuši šo, bet, kas tad ir to uzbrucēju galvenais mērķis? Jo, runājot ar daudziem uzņēmējiem, uzņēmumu vadītājiem un pārstāvjiem, vēl joprojām ik pa laikam dzirdam šo argumentu, ka viņu uzņēmums varbūt nav tik interesants, ka viņi ir varbūt pārāk mazi un varbūt nav tik daudz darbinieku un tam līdzīgi. Pirmā lieta, protams, ir, ko šī noziedznieki vēlās iegūt, ir bieži vien nauda, jā, tātad finanšu kaut kādi resursi. Tie paņēmieni ir dažādi, kā viņi to dara, jā, mans tikko pieminētais CSDD, tas varbūt ir tāds tiešs veids, jā, kur mēs izsūtam šo saiti, cilvēks it kā šķietami nokļūst CSDD lapā, it kā grib samaksāt sodu, ja, un tad uzreiz dabūna šo te, noziedznieks dabūna šo te peļņu. Bet bieži vien, un to mēs redzam, teiksim, tādā uzņēmuma vidē, bieži vien tas pirmais solis, ko uzbrucējs vēlas dabūt, viņš vēlas dabūt šo te kontu, jeb piekļuvi pie jūsu e-pasta adreses. Ļoti labi, ja tas ir uzbrucējs, ļoti labi, ja tas ir vadītājs, grāmatvede, personāla vadības cilvēki, IT cilvēki. Tad ļoti labi, ja viņiem ir, ja viņš iegūst šādu te kontu, jo tur jau mums ir kaut kāda atkal labāks potenciāls un šiem cilvēkiem ir kaut kāda arī sensitīvāka informācija. Bet pēc tam, kad šī konta pieeja ir iegūta, ja paskastītas pieeja ir iegūta, tad bieži vien ir vairāki pat mēneši, pat pusgads,
kura laikā nekas cits nenotiek, kā tikai tas, kad šis uzbrucējs lasa šos ēpastus un skatās, tad, kādi ir, ar ko jūs sadarbojaties, kādu uzņēmumu jums sūta rēķinus, kam jūs sūtat kaut kādus rēķinus, iespējams, par kaut kādiem pakalpojumiem vai precēm. Un tad vienā brīdī šis uzbrucējs šo te e-pastu, teiksim, pārķer, izmaina šo te rēķina pielikumu, kurā jau tad ir vairs nevis jūsu rekvizīti, ja, bet iespējams jau viņu kaut kāda rekvizīti, un tad jūs nosūtat šo te kā rēķinu un citiem rekvizītiem, un jūsu klients pārskaita šo te naudas summu uz uzbrucēju kontu. Ja. Nu, tā kā tas ir arī tas, ko mēs ļoti bieži redzam. Protams, bieži vien arī tas ir vienkārši sensitīvs informācijas iegūšana, ja mēs runājam ceļš par kaut kādu kritisko infrastruktūru vai sistēmām, kur ir iespējams daudz nezinu, personas dati vai tam līdzīgi. Ja, tā kā tur ir tālāk jau varbūt tas kaut kāds uzbrukuma mērķis, tālāk jau ir vai celt kaut kādu graudu reputāciju, ja, vai parādījuši arī citus piemērus dzīves, kas ir bijuši. Tad, protams, bet tas ir, es teiktu, mūsdienās jau salīdzinoši mazāk, bet arī šis te aktīvisms ir vienkārši iegūt popularitāti, parādīt, ka, nezinu, uzņēmums, ja, teiksim, tas cilvēks spēja kaut ko uzlaust un teiksim, tā darbojās varbūt tādā hobija līmenī, ja tā var teikt. Nu, un, protams, arī mūsdienu apstākļos arī dezinformācija, ja, un arī bija piemērs, kur Baltikom tika uzlauzta, ja, un tika pārraidīta Krievijas, nemaldos, tā bija kaut kādā militārā parāda vai kaut kas tam līdzīgs konkrētos kanālos. Tā kā, jā, mūsdienās tas notiek, teiksim tā, četri tādi galvenie motīvi, ko viņi tur vēlas veikt. Un, ja saskatāmies, kas tad ir teiksim tā, kas tad ir tās valstis, kurām tas visvairāk, kurām šie uzbrukumi visvairāk arī notiek, tad, protams, tur mums ir Krievija, mums ir Ķīna, ar teiktu tādu lielu atvērienu no pārējām valstīm, jā, bet, protams, tur ir arī Irāna, Ziemeļkoreja, jā, Turcija, Dienvidamerikas valstis un tam līdzīgi. Jā, bet, jā, ja mēs skatāmies mūsu šo reģionu, tad, protams, tur pārsvarā figurē šīs te valstis. Bet, protams, ir arī privātie kā saka, grupējumi. Es teiktu, ka pēdējo pāris gadu laikā redzam arī presē, kad valsts policija kopā ar Interpolu vai citām starptautiskām drošības iestādēm tad sadarbojās un, jā, teiksim, atklāja šos te privātos arī grupējumus, kas citreiz ir Latvijā, citreiz Polijā, citreiz, nezinu, Gruzijā un citās valstīs, bet tad viņi bieži vien, kas ir interesanti, arī viņi bieži vien, teiksim, ja viņi bāzēti Latvijā, tad viņi strādā visvairāk nevis tieši uz Latvijas valsts iedzīvotājiem vai uzņēmumiem, bet tieši uz citām valstīm, kā ar domu, lai apgrūtinātu šo te, viņu noķeršanu, jā, un sodīšanu pēc tam. Bet, tā kā mēs redzam, tad valsts iestādes, jeb drošības iestādes tomēr sadarbojās šajos jautājumos arvien vairāk un vairāk. Par to arī prieks. Lūk, jā, daži virsraksti un daži stāsti no tepat Latvijā, kas mums ir noticis, tad jā, šogad šis kiberuzbrukums kultūras nozares informācijas sistēmām nebija daudz aprakstīts, kas tieši noticis un kāda bija ietekme. Tas, kas, ja mēs runājam par privāto sektoru, teiktu, kad vasarā, ja nemaldos, tas bija vasarā, jā, 2. ceturksnī, atvainojos, jā, šogad, tad bija Jelgavas tipogrāfija, kur, principā, uzņēmumā tika atklāts šis te ransomware vīrus, tad šifrēšanas vīrus, kas nošifrēja datus un uzņēmumu, teiksim,
to darbību. Es saprotu, ka tā kā, viņi spēja atjaunot, varēja strādāt, turpināt strādāt ar, protams, kaut kādām nērtībām, bet strādāt varēja, bet tie zaudējumi tika lēsti no tā kā ceturtdaļa no 17 šiem te miljoniem, kas ir viņu gada apgrozījums. Tā kā diezgan būtiska ietekme. Jā, kas tad ir tas, šo arī slaidu noteikti esat varbūt kaut kur manījuši kādās mūsu apmācībās vai citā pasākumā, bet es vēlos atgādināt, ka noteikti mums ir jādomā par to, un mūsu, tie, kas klausās mūsu klienti, protams, mēs aktīvi strādājam pie tā, lai visi datori un programmatūras būtu atjauninātas. Mēs to darām, mums ir konkrēti rīki, ar kuriem mēs to nodrošinam. Un tas ir, teiksim tā, ja es parasti salīdzinu to ar kā tādu zobu tīrīšanu. Ja no rīta mums ir jāceļās, mēs tīram šos te zobus. Tas nekas, ka kavējam, bet tas vienkārši ir jāizdara. Savukārt, ja mēs runājam par datoru atjauninājumiem, tas ir tas pats. Tas ir, teiksim tā ir tāda pamatlieta, par ko, es teiktu, vispār pat nebūtu daudz jādiskutē. Tas, kas ir izaicinošākais, ir īstenībā tas, ka šie uzbrukumi pārsvarā ir vērsti tieši uz cilvēku, uz darbinieku. Tad šie te dažādi pikčerēšanas un citi paņēmieni, par kuriem es stāstīšu nedaudz vēlāk. Un tur, protams, ir rīki, kas mums var palīdzēt tiem darbiniekiem, lai, teiksim, daļa no šiem uzbrukumiem nonāk kādā karantīnas paskastītē vai tam līdzīgi. Bet neviens risinājums, diemžēl, risinājums nebūs 100% efektīvs. Mēs runājam par šo te drošību. Līdz ar to, mums ir arī jāapmāca darbinieki, jāgatavo viņi šiem te kiberuzbrukumiem. Un nepārtraukti arī jāstāsta un jārāda, kas tad ir šie te aktuālie uzbrukumu veidi, kā arī, kas tad ir šis te sagaidāmās darbības no šiem darbiniekiem, kad gadījumā kaut kas tāds notiek. Un ja mēs runājam par to pirmo līmeni, tad šie te pikšķerēšanas uzbrukumi pārsvarā primāri, kā es jau teicu, ir vērsti uz to, lai pārņemtu kontroli pār šo te paskastīti, piemēram, vai pār šo te kontu. Te arī esam rādījuši šos te populārākās paroles Latvijā. Šis tad ir tas, kas ir nopludinātās paroles uzlaustās, ko CERT.LV ir apkopojis. Protams, ka daudzas sistēmas šādas paroles vairāk neatļauj, piemēram, Microsoft 365, teiksim, mēs pēc noklusējuma jau liekam šos te vismaz noklusējuma paroles prasības, līdz ar to QWERTY vai parole vienkārši šādu paroli nevarēs izveidot, bet ir vēl, protams, sistēmas, protams, kurām nav šādas minimālās paroles prasības, un tad šādas paroles mēs, protams, sastopam. Ja mēs pastamies šo te pašu saulīti, principā tad vārdā saulīte mums ir 7 burti, tad 7 burtu parolē, mazie burti, 4 sekundes ir laiks, kas aizņem, lai šādu paroli uzlaustu. Līdz ar to tas es teiktu, bet tā nav droša paroli. Protams, mums tālāk nāk daudzfaktoru autentifikācija un kombinācijā ar drošu paroli noteikti, tad mēs šo kiberuzbrucēju varam, es gribētu teikt, nevis atvairīt, bet mēs sevi tad padaram jau netik interesantu mērķi, jo tad jau viņam ir jāiegulda daudz vairāk resursu, tas ir daudz sarežģītāk, pārsvarā viņi izvēlās vienkārši iet pie tiem, kurus uzlauzt ir vienkāršāk. Atgādināšu, tad šie te pikšķerēšanas e-pasti, kuri tiek sūtīti, tad mums ir kaut kādi, kā es arī minēju, šie te zināmie zīmoli, kas tiek izmantoti. Bet, protams, arī, ja mēs redzam, ka ir nopublicēta kaut kāda sadarbība, Primēn, sadarbojās ar Microsoft, tad, protams, kad arī uzbrucēji šādu informāciju var izmantot. Mūsu gadījumā mums
šajā gadā pievienojās jaunas grupas vadītājs, ja, un īstenībā pēc dažām dienām mēs jau vairāki vadītāji Primena grupā saņēmām ziņas it kā no šī te jaunā CEO, kā WhatsAppā interesanti, ja, kad saņēmām WhatsAppā šīs ziņas, ka jā, tur viņš ir jaunais CEO, viņš tur gribētu aprunāties, un pat šķietam sākumā, es teiktu, arī pat es to neatklāju, jo man telefona numurs viņa WhatsAppā nebija saglabāts, arī bija ielikta viņa bilde no LinkedIn, izskatījās viss ļoti, ļoti ticami. Protams, tajā brīdī, kad jā, sāk jau prasīt aizdomīgas lietas, tad karodziņš nostrādāja un nekas nenotika, bet, nu, principā, jā, tā kā tas tie uzbrucēji noteikti izmanto publiski pieejamo informāciju, kas bieži vien ir gana daudz, lai ar šo uzbrukumu padarītu, nu, pirmšķietami ne tik vienkārši atšifrējumu, teiksim tā. Nu jā, un, protams, ja mēs runājam par e-pastu, tad tur klasiski e-pasta adreses, ja šis display names, kurā mēs varam ierakstīt pilnīgi jebko. Savukārt šī reālā e-pasta adrese ir pavisam cita, kā arī sūtot šīs te saites, ja, nu, teiksim, kaut kādus it kā dokumentus, tad uzējot virsū ar pelīti, mēs varam redzēt, jā, nu, ka šī te saita ved nevis uz Microsoft SharePoint vai OneDrive lapu, bet viņa ved uz pilnīgi citu kaut kādu resursu, kam nav nekāda saistība ar Microsoft vai ar OneDrive. Jā. Tā kā līdz ar to šis ir noteikti kaut kas aizdomīgs, un šādus e-pastus, šādas saites vērt vaļā nevajadzētu. Šeit arī viens piemērs no mūsu dzīves. Šeit interesanti arī, kā es jums jau stāstīju, arī šajā displejnējumā kā ir šis desk.microsoft.com, bet no e-pasta adrese pilnīgi cita, un tad pielikumā mums bija HTM lapa, kur atverot, un tad tālāk izpildījās jau kaut kādas komandas uz datora, un darbiniekam šis te dators tika šifrēts. To, ko arī jau pieminēju tikko iepriekš, nu, atceramies, ka tie uzbrukumi nenāk tikai no e-pastiem. Tie e-pasti noteikti ir tāds, nu, viens no primārajiem, jeb tur, kur mēs redzam vislielāko šo te uzbrukumu skaitu. Taču, jā, gan īziņas, gan WhatsAppi, gan Messengeri un visas pārējās, cik mums ir šīs te komunikācijas platformas, arī tur šie uzbrukumi notiek ļoti regulāri. Šeit arī atkal daži piemēri iesaistīti ar to ugunsdzēsības dienestu, kur ir kā ir jāatzīmē kartē tuvākā patvērtne, un tieši tas pats arī saistībā ar vidu, ja, kur tur jāiesniedz. Ir kaut kāda nodokļa šī te pārmaksa, kas noteikti mums atkal šādus te uzbrukumus redzēsim atkal nākamgad pavasarī, ja, kur ir kā šī te nodokļa pārmaksa, tad jums jāklišķina, un it kā jūs tur dabūsiet līdz naudu kontā, un īstenībā nauda aiziet ārpus jūsu konta. Nu, lūk, un tad, protams, arī šeit ir kaut kāds ļoti labs piedāvājums it kā no LMT, viens no 10 mūsu izvēlētajiem lietotājiem, kuriem iespēja laimēt ir iPhone, ja, kaut kādu skaistu iekārtu. Nu, skatāmies, protams, atkal šeit domēna vārds ir pilnīgi nesaistīts ar LMT, un protams, ka neko beigās šeit vinnēt nevarēs. Vēl viens jauns tāds interesants vektors, ko esam pamanījuši, ir tieši par personāla atlasi un tā kā arī darba piedāvājumiem. Nu, es teiktu, ka ir noteikti tie, kas cilvēki ir LinkedInā vai kaut kādā citās platformās, tad diezgan regulāri gan jau saņem kaut kādus aicinājumus pieteikties kaut kādām vakancēm. Nu jā, un arī šeit tad parādās jauns uzbrukuma veids, kurā it kā piedāvā, kas bija interesanti šeit, kad šeit pat it kā izmantoja īsta cilvēku šo identitāti no īstas kaut kādas aģentūras, un, teiksim, iegūglējot šo aģentūru, jūs pat atradīsiet ļoti labas atsauksmes, un tur viss būs kārtībā. Bet, jā, bet, nu, diemžēl tad tas uzbrukums tālāk iet jau
tā saite kaut kāda, kurams ir kā jāpiesakās, piemēram, tādā, kurams arī jāautentificējās visdrīzāk ar Smart ID, jā, tad tur jau notiek atkal vai kaut kāda naudas izkrāpšana vai konta pārņemšana. Tā kā jā, esam uzmanīgi arī ar dažādiem ļoti labiem vai ļoti interesantiem darba piedāvājumiem. Tā kā, vai arī šajā gadījumā tur bija laikam kaut kādi 50 eiro, viņi piesolīja par dienu, jā, un tā ļoti laba alga, viss skaisti, bet realitātē tā nav. Atgādinu ātri arī par QR kodiem. Pieminēju arī šo te vidu uzbrukumu pavasarī, ka bija šīs te nodokļu atmaksas, pārmaksas, kad bija jāiesniedz šīs deklarācijas. Arī tur īstenībā šajos e-pastos bija nevis saites pievienotas, bet tur bija e-pastos pievienot šī te QR kodi. Un kāpēc QR kodi? Jo QR kodu ar aci mēs nevaram pārbaudīt. Jā, tad uz kādu weblapu, uz kādu resursu mūs tūlīt aizvedīs. Androidiem ir arī iebūvētais QR kodu skanētājs, kurš parāda, tad pēc noskanēšanas viņš parāda saiti, uz kuru jūs dodaties. iPhone'iem, ja pareizi atceros, tad iebūvētajā tādas funkcionalitāte nav, varbūt tagad ar jaunu atjauninājumu neesmu mēģinājis, varbūt tagad ir, bet katrā ziņā ar QR kodiem esam uzmanīgi. Kā es jau minēju, ar aci ir neiespējami pateikt, uz kādu resursu mēs dodamies. Un būtiski saprast arī, no kurienes, kas ir tā vieta, kur tas QR kods atrodas, vai viņi ir kontrolēta, vai teiksim, tā ir kāda publiska vieta. Arī sabiedriskajā transportā ir bijuši šie te uzbrukumi, kur vienkārši QR kodu, kur ir kā jāskanē šī te biļete, bet tur uzbrucēji ir uzlikuši pārlīmējuši tikai to QR kodu daļu, un cilvēki skanē, un atkal tiek uzlausti. Jā, tā kā ar QR kodiem esam aizdomīgi. Un, protams, arī mākslīgais intelekts, kā es saku, ir uzbrucēju viens no rīkiem, ko viņi izmanto. Tad šeit piemērs, kur šī gada piemērs, kur neatliekamās medicīnas palīdzības dienesta šo te vadītāju, direktors, teiksim tā, identitāte tika izmantot, tika izveidot šīs deepfake. Šajā gadījumā tur tas mērķis bija diskreditēt valsts institūcijas un stāstīt tur sliktas lietas par to, kas tur notiek, bet, protams, ir sevišķi tie cilvēki, kuriem, teiksim tā, kuri publiskajā telpā, viņiem ir daudz kaut kādas intervijas, video, arī šie te visi TikToki un citas, kā es saku, citi video materiāli. Tas ir ļoti labs pamats, lai sāktu veidot šos deepfakes, tad mēs varam iedot šiem te risinājumiem, lai viņi apmāca, kā mēs runājam, kāds ir mūsu balss tembrs, kā mēs žestikulējam, un tam līdzīgi, un pēc tam jau tālāk mēs varam rakstīt tekstus, ko šis cilvēks it kā mums saka, tur daudz un dažādus, tā kā, ja ir kaut kādas aizdomīga komunikācija, tad noteikti pārbaudām, vai tas ir īstenībā, vai ne. Ja mēs skatāmies biznesa vidē, tad Latvijā šādus uzbrukumus vēl neesmu dzirdējis, bet pasaulē jau ir arī gadījumi, kur, teiksim, it kā vadītājs prasa, teiksim, finanšu vai grāmatvedības cilvēkiem veikt kaut kādus pārskaitījumus, grāmatvedības cilvēks saka, nē, tā nav mūsu procedūra, tā mēs tur nedaram. Viņš saka, ok, tad uztaisam šo te tīmu sazvanu, kurā mēs, es tev izstāstīšu visu to stāstu. Un tad tur pieslēdās tīmu zvanā, un tur izskatās tiešām, ka tur ir uzņēmuma vadītājs, varbūt pat gan vadītājs, gan finanšu vadītājs, tad divi it kā cilvēki. Un tur, viss viņa ir balss, viņu izskats, viss ir pilnīgi izskatās pilnīgi ok. Tad, protams, grāmatvedē, kā es saku, paklausīgi darbinieks veic attiecīgās darbības pārskaitījumus
Un šajos gadījumos, nu, tur tās naudas summas, kas tur izkrāptas, ir ļoti lielos apmēros, jā, tad tur ir miljonos uz vienu gadījumu. Tā kā, protams, tur tās arī uzņēmumi ir ļoti lieli, bet, nu, skaidrs, kad es domāju, brīdī, kad tas paliks vēl pieejamāk, vēl lētāk, tad arī Latvijā un Baltijā mums būs vairāk šādu te uzbrukumu. Jā, un šis, ja mēs runājam par izpēdēm vīrusiem vai par vīrusiem kā tādiem, jā, protams, arī tas ir viens no mērķiem šiem te uzbrucējiem. Tas arī ir viens no veidiem, kā atkal, kā saka, tādā tiešā veidā viņi var iegūt finanšu resursus, jo, protams, atgādina, tas, nu, principā ir biznes, nelegāls biznes, kuru viņi veic. Tad tas veids vai nu caur šiem te phishing e-pastiem un pielikumiem, kur it kā ir, jā, teiksim, kaut kāds varbūt uzaicinājums piedalīties kādā cenu aptaujā vai tur ir kaut kāds darba piedāvājums pielikumā un tam līdzīgi, jā, tad it kā viņu atverot. Mums uz datoru var izpildīties kaut kādas komandas, kas tālāk var nošifrēt mums šo te visu cieto disku. Tas varbūt ir tāds pozitīvs pats scenārijs, es teiktu, jo tad ietekmēts ir tikai šis viens dators. Tas, ko mēs redzam, ka tie izpēdēji vīrusi, viņi bieži vien arī izplatās tīklā, tad skatās varbūt uz kolēģu datoriem. Ja mums ir vienots tīkls, arī vienā tīklā esam ar serveru infrastruktūru, tad arī viņš var izplatīties uz serveriem, jā, tad, ja mums ir kaut kāda ERP vai grāmatvedības sistēma vai ražošanas sistēma, principā to var, nu, no tāda phishing e-pasta, tas var nonākt arī līdz mūsu serveriem. Un tur, tad, ja viņi nošifrē jau serverus, tad, nu, tā jau ir, es teiktu, tāda lielāka bēda. Kas tad ir, ko viņi tā kā grib panākt? Viņi nošifrē šos te datus un prasa izpirkuma maksu. Protams, ka bitkoinos vai kaut kādā citā kriptovalūtā, kur, nu, nav iespējams, principā, izsekot šo te saņēmēju, šo te uzbrucēju, līdz ar to, tad, jā, nu, šo te naudu atgūt, principā, es teiktu, ka ir neiespējami. Es zinu, ka ir apdrošināšanas, kas sēdz arī šādu gadījumus, nu, tā kā ir iespējams pieteikt apdrošinātājiem kā gadījumu, tā kā, jā, varat, ja jums, kā es saku, šo radat kā risku, tad varat noteikti painteresēties, bet, nu, principā, jā, šī te naudas summas pārsvarā ir gana lielas. Esmu dzirdējis sākot no kaut kādiem 5,000 līdz pat vairākiem 100,000 eiro, kuru viņi īstenībā mēģina dabūt šo te, nu, naudu, lai it kā atgrieztu šo te kodu un atšifrētu datus un kā lai uzņēmums varētu turpināt strādāt. Nu, lūk, jā, bet šie, teiksim tā, mums bija, ja nemaldos, bija 2017. gads, kad tur bija šie te, nu, ļoti liels uzbrukums skaits, bija šie te WannaCry, NotPetya un daudz citu tie šifrēšanas vīrusi. Tagad es teiktu, par viņiem runā mazāk, kaut kāda iemesla pēc, bet, protams, ka tas joprojām ir drauds, un īsmā es pat teiktu, ka šobrīd tas ir vēl lielāks drauds, jo jebkurš var darkwebā pasūtīt šo te ransomware uzbrukumu. Principā ir tāds pakalpojums, ransomware as a service, kur, protams, atkal atgādina, tas ir nelegāls un krimināli sodāms darbības. Bet, jā, tad to var iegādāties par dažiem simtiem eiro, principā ļoti pieejams, es teiktu, pakalpojums. Tā kā, jā, noteikti mums ir jādomā arī par to, kā mēs aizsargājamies pret šiem te kiberuzbrukumiem, bet šifrēšanas vīrusiem. Jā, nu, protams, arī šos jau man iepriekš minētie dažādi paroļu iegūšanas veidi, kas it kā sākās ar spēli, bet beidzās bieži vien ar zaudētu kontu. Nu, to, protams, jums runājam par apmācībām, darbinieku apmācībām, tad to parasti arī mēs stāstam un noteikti tas ir jāstāsta.
Vēl daži varbūt ieteikumi, kādus trikus uzņēmumi tieši šie uzbrucēji izmanto, ja, viņi, protams, mēģina šo te domēnu vārdu, un tas, ko mēs reāli redzam, ja, viņi mēģina šo te domēna vārdu, teiksim, tas jau tā varbūt mērķētāk ir uz kādu konkrētu uzņēmumu, bet šo domēnu vārdu samainīt kaut kādas konkrētas zīmes, ja, piemēram, I vietā izmanto tur L, G vietā Q, O vietā 0 un tam līdzīgi. Ja? Un tad, ja mēs tā ātrumā skatāmies uz šo domēnu vārdu, tad principā ir diezgan grūti viņu atšķirt, vai tas ir mūsu kolēģis vai mūsu partneris vai klients vai tas nav. Tad, protams, arī rakstzīme atkārtojums, ja? Tad ļoti populāri ir šis Facebook, nu tad nevis 2O, bet 3O. Tāpat arī mums ir vairāk uzņēmumi, kam beigās ir šis te S-burts, ja, tad tur arī atkārtot šo te S-burtu, burtu samainīt ar vietām, tad nevis Facebook, bet Facebook, ja, un tam līdzīgi veidi, kā arī vienkārši pievienot šos te daudz skaitļu tur identifikātoru noņemšanu, pielikšanu, ja, tad Facebooks un beigās S vai tieši, ja tur ir S, tad mēs viņu to S noņemam nost. Līdz ar to arī uzreiz tajā ātrumā tas cilvēks varbūt neatpazīst šo te domēnu vārdu. Nu jā, kā tad sevi pasargāt? Un noteikti ir lietas, kas ir jādara no, teiksim tā, tehniskās puses, jā, mums ir jābūt, nu noteikti, es teiktu, pirmā lieta mums ir jābūt šīm te datu rezerves kopijām, mums ir jāgatavo sevišķi, ja mums ir tā ir kaut kāda kritiska sistēma, jā, ražošanas sistēma, kaut kāda ERP sistēma, kur visi mūsu biznesa informācija un biznesa procesi, kur viņi notiek, jā, tad mums ir jābūt tam plānam B, gadījumā, ja kaut kas notiek, kad, nu cik ilgā laikā un kā mēs varam atjaunoties. Bet, jā, protams, dažādi antivīrus risinājumi, ugunsmūri un īstenībā es teiktu, minimālās kiberdrošības prasības, kas mums tur ir aprakstītas, šīs prasības ir ļoti labs pamats, uz kuru šo te arī bāzēt, ja pat uz jums neatiecās šīs te kiberdrošības prasības, neko sliktu vai teiksim, neko, jā, tikai labas lietas redzam šajā te minimālajās prasībās. Bet jā, ja mēs runājam par darbiniekiem, tad, nu, diemžēl, tas cilvēks ir un paliek tāpat diezgan augsts risks, un darbiniekiem mums ir jāpalīdz arī, kā es saku, pašiem sevi pasargāt un pasargāt arī uzņēmumu datus. Nu, tad to, ko es jau vairākas reizes pieminēju, noteikti jāpārbauda ir sūtītājs, jā, tad kas to sūta, vai šis te domēns ir pareizs, vai saites, kas ir pievienotas šajā e-pastā, ir korektas. Nu, par atjauninājumiem, kā es jau minēju, jā, gan operētāja sistēmas atjauninājumi, bet mūsu datoriem ir ļoti daudz dažādu programmatūru, kuriem arī ir dažādas ievainojamības, un es teiktu, jā, ka tas ir arī tāda būtiska lieta, ko bieži vien mēs palaiž garām, varbūt pat Windows atjauninājumus mēs veicam, jā, teiksim, Microsoft Office un Windows. Bet, ja mēs runājam par Chrome vai par citām aplikācijām, jā, tad tur bieži vien nevienmēr tik veiksmīgi viņas tiek atjaunināts. Jā, nu noteikti neievadam nekādu informāciju pēc šīm te saišu uzspiešanām, jā, vai kaut kādu uzmirstošie logi, tas noteikti ir augsts risks. Jā, un tad, ja liekas, ka šī saite nav pareiza vai ir aizdomas kaut kādas, tad, nu, tie, kas ir mūsu klienti, noteikti varat mūsu atbalsta komandai arī prasīt, un mūsu kolēģi arī pārbaudīs šo un tad iedos šo te savu verdiktu, vai tur ir kaut kas, kā lai saka, kaut kādas aizdomīgas darbības vai nē, bet vēl, protams, jūs varat arī pārbaudīt pie sūtītāja, tas sūtītājs jums ir zināms, jūsu klients vai partneris, tad piezvanīt un pārbaudīt tiešām šādu te e-pastā viņš ir sūtījis un tas pielikums ir korekts. Un to, ko es jau pāris reizes šodien pieminēju, un lēnām pāriesim pie mūsu arī tā pakalpojuma, ko mēs esam izveidojuši, tad ir šīs te apmācības un uzbrukuma simulācija.
Un, ja mēs paskatāmies, tad, tā ir, protams, arī viena no minimālām kiberdrošības prasībām, ka šīs apmācības ir jāveic regulāri. Un tas, kas varbūt ir iepriekš bijis un strādājis, varbūt pat daudz maz vēl ok, ir tas, ka šīs apmācības ir reizi gadā. Un reizi gadā, tiek savākta grupiņa, pēc iespējas vairāk šie darbinieki, viņiem tiek novadīti šīs apmācības ar treneri, un tas arī, es teiktu, ir ļoti, ļoti svarīgi un ļoti būtiski. Tas, kas varbūt tas mīnus šiem vienreiz gadā apmācībām, ir tas, ka darbinieki, mums nāk noteikti kaut kādi darbinieki jauni klāt. Ja viņi mums pievienojās nedēļu pēc apmācībām, principā gadu viņi strādā pie mums bez šīm apmācībām. Ļoti labi, ja šis cilvēks nāk no vides vai no uzņēmuma, kurā par šo jau ir, kā lai saka, runāts, un viņam šī izpratne ir laba par kiberdrošību. Praktiski skatoties, es teiktu, ka tas notiek diezgan reti, un ir ļoti daudz uzņēmumu, kas par kiberdrošību, uzņēmumu iekšienē daudz nerunā vai nerunā vispār. Un šeit es parādīšu vienu piemēru. Tad mums ir viens no mūsu klientiem, kas sāka izmantot šo mūsu pakalpojumu, un mēs sākām septembrī. Septembrī, principā, septembra laikā viņiem bija nedaudz virs 100 darbiniekiem, 105 vai 107 darbinieki. Un septembra laikā viņiem tika izsūtītas vairāk šīs simulācijas, 124 simulācijas. Tad katram darbiniekam vismaz viena, ja ne tur sanāk pat drusku vairāk. No kurām 23 šīs simulācijas tika uzklikšķinātas, tad tie ir aptuveni 18%, nedaudz vairāk. Ko es gribu teikt arī par šo uzņēmumu? Šajā uzņēmumā jau līdz šim bija, kā es jau teicu, regulāras ikgadējas drošības apmācības. Arī pat dažreiz veikt kaut kādi testi, un es teiktu tā, ka šajā uzņēmumā kiberdrošība ir aktuāla tēma, un cilvēki par to runā. Neskatoties uz to, šie 18,5%, kas īstenībā ir Baltijā arī tāds vidējais rādītājs. Tad, ja jums ir 100 darbinieki, tad aptuveni 18 līdz 19 darbinieki būs tie, kas tāpat, kas klišanās uz šīm saitēm, neskatoties uz to, ka reiz gadā jūs šīs apmācības veicat. Tā ir mūsu statistika, tas nav tāds varbūt liels pētījums, bet lai saprastu varbūt jums šo situāciju, tad mēs bāzējamies uz šiem mūsu pašu datiem. Un mēneša laikā, principā, jau oktobra rezultāti bija tādi, kad klikšķināšanā mums bija tikai 7,7%. Un kas tad, tā ietekmēja? Pirmām kārtām septembrī bija šīs ikgadējās kiberdrošības apmācības, plus arī šajā mūsu pakalpojumā ir tādas mikro apmācību kursi. Ja darbinieks ir uzklikšķinājis uz šo phishing e-pastu, šo simulāciju, tad viņš tiek novirzīts uzreiz uz tādu īsu apmācību, kurā ir arī tests, kur par šo konkrēto tēmu, ko viņš, bija palaidis garām tajā simulācijā, viņš nepārbaudīja šo saiti, tad par saitēm un par to, kā to atpazīt un kādi ir šie riski, tad tur arī viņam šajā mini kursā izstāsta parāda, un viņš arī, interaktīvi arī atbild uz jautājumiem. Un, principā, mēneša laikā jau tas rezultāts bija gana daudz uzlabojies. Protams, tas, kā es saku, ilgtermiņā, tas risinājums strādā, ilgtermiņā, visdrīzāk pie nulles. Es nedomāju, ka kādreiz kāds uzņēmums nonāks, iespējams, ka var, bet to laiks rādīs. Katrā ziņā, ja mēs redzam, ka tur ir 1 līdz 2%, tas jau ir ļoti labs rādītājs, tādā pasaules statistikā, ja mēs skatāmies, kāds ir tas varbūt mērķis. Līdz ar to
Jā, un šis ir, kā lai saka, šīs te atskaites un šo te progresu mēs arī ļoti labi varam pārskatīt. Ko vēl mēs varam redzēt? Mēs varam redzēt arī, kā tad iedalās mums šie te darbinieki. Noteikti ir varbūt daži darbinieki, kuriem ir ļoti augsts šis te, kiberdrošības izpratnes līmenis. Tad lielākajai daļai pārsvarā mums būs normāls, ja vidē, teiksim tā, labs šis izpratnes līmenis, tad būs tādi, kam būs zems, un būs tādi, kas ir, daži tādi būs, kam būs kritiski, jā, tā kā. Un tie, kas ir šie te kritiskie un zemie, tad noteikti mums, teiksim tā, viņiem šīs te apmācības būs biežāk, vairāk jāiet cauri, tad, kā es jau minēju, jo viņi klikšanās uz šīm te saitēm, viņiem būs, teiksim tā, vairāk arī laikā jāpavada šīm te mācībām. Savukārt tiem, kuriem ir augsts vai labs šis te līmenis, viņi tātad neklikšana tik daudz uz šīm te saitēm, tad arī viņiem, teiksim tā, tas laika patēriņš būs daudz mazāks uz šīm te apmācībām, kas būs jāpatērē, jā, tā kā. Nav tā, ka visiem jādara viens un tas pats, ja? Tad šis te pakalpojums ietver sevī arī iespēju, ka mēs diferencējam atkarībā no tā, kāds ir darbinieka, šis te izpratnes līmenis. Tas, kas man vēl, kā saka, ļoti, ļoti patīk, ir, ka šīs simulācijas, ko mēs veidojam, un es atgādinu, tad katru mēnesi katrs darbinieks saņems vismaz 2 simulācijas. Tajā sākotnējā periodā tur bija drusku mazāk, jo mēs sākām, mēnešu vidū vai kaut kā tam līdzīgi, bet katru mēnesi saņems vismaz, katrs darbinieks vismaz 2 simulācijas. Un tās simulācijas, viņas ir īstenībā ar mākslīgo intelektu veidotas. Tas ir arī tas, ko dara reāli kiberuzbrucēji. Un šīs te mākslīgā intelekta veidotās phishing-tās kampaņas, tad tur viņas būs gan pielāgotas tam konkrētam uzņēmumam, konkrētam reģionam, ja tad ir Latvijā viņi strādā, tad latviešu valodā būs arī, būs gan angliski, gan latviski, ja tad būs vietējie kaut kādi pakalpojumu sniedzēji, ko es jau minēju sākumā prezentācijā, gan šis te pats, CDD, tur var būt bankas, apdrošinātāji, policijas, tiesas un tam līdzīgi. Un tad tādā veidā mēs sagatavojam darbiniekus, tai reālajai dzīvei, tiem reālajiem uzbrukumiem, kas mums var ienākt arī no šiem te kiberuzbrucējiem. Šeit tad piemērs par LinkedIn. Tur bija arī phishing e-pasts, un tad nospiežot uz saites, mēs redzam, saiti ir kaut kāda ciparu kombinācija, tad saitēm mums prasa ievadīt mūsu LinkedIn lietotāju paroli. Tāpat arī šeit ir vēl viens piemērs no šī phishing uzbrukuma, tad e-pasts, kurā ir saite, it kā uz kaut kādu invoice, kas ir jāapmaksā. Šajā gadījumā šo e-pastu it kā izsūta uzņēmuma vadība, bet tur arī nav pareizs šis domēna vārds. Kā arī vēl viens piemērs, kurš jau minēju, šis Google Chrome, kaut kāda atjauninājuma ir jāveic, un arī tur mēs redzam, ka arī latviešu valodā un pielāgots ir vietējiem tirgumam. Šeit daži screenshoti no apmācībām. Es neiešu cauri visiem kursiem, tur īsumā kopumā, visiem, sauksim viņus par mikrokursiem. Kopumā tur ir vairāki 10 kursi, tāpat viņi tiek tiešām regulāri atjaunoti. Ir arī kursi saistīti tieši ar, NIS2, tās visas pamatprasības, kas jāzina darbiniekiem, gan arī personas datu aizsardzības regulu, gan arī īstenībā jūs esat finanšu iestāde arī no DORAS, tātad šie pakalpojumi, tātad prasības, kas darbiniekiem ir jāzina. Šeit, viens piemērs, kur šajā apmācību kursā tiek izskaidrot saistībā ar domēna vārdiem, tad no kāda ir šī uzbūve,
Un tad tālāk arī apmācībās ir izstāst, kāda tad ir šie paņēmieni, kas tiek izmantoti. Šeit arī piemērs, kad šis te google.com īstenībā ir nevis domēna vārds, bet gan apakšdomēns. Tad tas nozīmē to, ka it kā šķietam ar pirmo acu skatienu liekas, ka to sūta Google, ja turpat tikpat labi varbūt arī Microsoft, vai Primēn, ja jebkurš cits uzņēmums, bet realitātē domēns ir fakeweb.com. Jā, un arī šīs te apmācības, viņas tiek personalizētas jūsu uzņēmumam, tad jūsu IT cilvēki, jūsu vadītāji, HR cilvēki, finanšu cilvēki, tad gan šajos simulācijās, gan arī apmācībās tiek izmantoti jūsu cilvēku vārdi, kolēģi, kas ir atbildīgi par vienu vai otru jomu. Protams, arī par parolēm, par to, kā veidot paroles. Daudz ir šis saturs, kā šeit ir piemērs, piemēram, ir, kādā veidā izveidot paroli ar 24 rakstu zīmēm, tad zelta telefoni kā stāsts par augļiem. Ir ļoti interesants teikums, kuru varētu izmantot arī parolēm. Un, protams, arī testi, ko es minēju, interaktīvi testi, kur ir jāpilda un principā kamēr darbinieks nepabeidz arī šo testu, kas ir iekļauts šajā mikrokursā, tad tikmēr viņš arī nav pabeidzis, nav izgājis šos apmācības. Gan ir gan sarežģītāki, gan varbūt netik sarežģīti šie jautājumi. Galvenā doma, varbūt vēlreiz, tātad galvenā doma ir paaugstināt šo vidējo līmeni uzņēmumā, šo izpratni par kiberuzbrukumiem un par to, kā sevi un uzņēmumu datus un uzņēmumu sistēmas aizsargāt. Par pielāgošanu daudz vairs nestāstīšu, bet tad mēs varam ievadīt šo informāciju, kas ir mūsu uzņēmuma vadītājs, kas ir mūsu, kā es jau minēju, personāla vadītāji, finanšu cilvēki. Tāpat arī mēs varam izvēlēties, kādas tehnoloģijas mēs izmantojam uzņēmumā. Tad Microsoft 365, Windows, mums ir iOS, Android, mums ir kaut kādi antivīrusi un tam līdzīgi. Tā kā to visu mēs varam atzīmēt, un tālāk jau tas tiek izmantots gan simulācijās, gan arī testos. Un plus arī, protams, ir iespējams prioritizēt, teiksim, mēs redzam, ka mums šobrīd phishing uzbrukumi ir daudz, un mēs vēlamies tieši šo likt uzsvaru, tad mēs varam šo konkrēto tēmu pacelt uz augšu, lai šie AI rīki gatavo vairāk šo saturu saistībā ar phishingu vai sociālo inženieriju, piemēram, vai šo šifrēšanas vīrusu uzbrukumiem. Lūk, tā kā tā. Un tas, es teiktu, viens no galvenajiem punktiem, kas mūsuprāt ir būtiski, ir, ka tas nav dārgi, €60 par darbinieku mēnesī. Un tas, protams, ir dinamiski, ja mums nāk vairāk darbinieku, tad tas paliek nedaudz dārgāk, ja mazāk, tad atkal samazinam. Līdz ar to, bet tiklīdz mums atnāk jauns darbinieks, tad viņš ir šajā platformā, viņam jāaiziet ir tas sākotnējais kurs, viņš sāk saņemt šos phishing uzbrukumus un tālāk jau attiecīgi, ja viņš klikšķina, tad vairāk, tad viņam vairāk šie kursi jāiet, ja mazāk, tad mazāk. Bet tas galvenais, ka mēs redzam arī šo tendenciju, kā mums varbūt ir, gājis sākotnēji, un šie dati arī mums krājās, kuri tad cilvēki ir izgājuši kursu, ir uzlabojuši savu šo izpratni, kuram varbūt vajag kaut kādu vēl personīgāku pieeju un kā es saku, lai šo kiberuzbrukumu izpratni paaugstinātu. Tā kā, ir iespējams arī izmēģināt 1 mēnesi bez maksas, tā kā tie uzņēmumi, kas vēlās, kam ir interese patestēt, strādāt, kādi ir rezultāti jūsu uzņēmumā, noteikti varat sazināties ar mani, rakstot uz martiņšurāns.primend.com vai arī uz info@primend.lv. Un tad jau skatīsimies, kas tad varētu būt tas, kas varētu uzlabot šo kiberizpratni jūsu uzņēmumā. Atgādināšu arī vēlreiz, ka tiem, kam ir jāpilda šīs minimālās kiberdrošības prasības, tad tiem
Ir obligāti jāveic šīs te apmācības regulāri, bet jā, tad šis ir viens no tiem veidiem, kā to darīt, bet, ja gadījumā arī jums neatiecās, tad es teiktu, šis ir labs veids, kā mēs to izpratni uzņēmumā varam paaugstināt. Protams, atkal strādājot ilgtermiņā ar 1 mēnesi, mēs redzējām, ir jau labi uzlabojumi, bet, principā nav varbūt sasniegts vēl tas mērķis, un kā es jau minēju, tas darbinieki sanāk jauni, un arī viņiem ir būtiski iegūt šīs te pamata, jāsaprot šīs te, jānotestē viņi, un jāiegūst šīs te pamatzināšanas par situāciju. Atgādinu, tad, jā, kā varam droši uzdot arī jautājumus. Es pastīšos, vai mums ir kāds jautājums jau tagad nopublicēts. Nav. Tā kā vēl var iedot dažas minūtītes laika jums, ja kādam ir vēl kāds jautājums. Atgādinu, ka jā, noteikti sekojat līdzi mums arī mūsu mājaslapā, piesakojat līdzi mūsu jaunumiem, kurās mēs sūtam jaunumu saistībā ar kaut kādām tehnoloģijām, aktuālām tendencēm, Microsoftu, kiberdrošību Latvijā un tam līdzīgi. Tā ir lieta, kas jums interesē, tad noteikti sekojiet mums līdzi. Ok, izstāst, ka jautājumu. Ir viens jautājums, komentārs. Tā, sekundi. Arvien plašāks pikšķerēšanas veids ir saite, it kā sūtīt no DocuSign portāla. Jā. DocuSign ir arī noteikti ļoti populārs pakalpojums, ir sevišķi strādājot, teiksim, ne tikai Latvijā, bet arī ar citiem Eiropas tirgiem. Un, protams, ka šis zīmols ir pazīstams un diezgan normāli sevišķi tiem uzņēmumiem, vadītājiem, kas paraksta kaut kādas līgumus. Pats, ja godīgi, neesmu vēl, ja nemaldos, vismaz nav manā paskastītā nonācis, neesmu pamanījis, arī CERTā neesmu redzējis, ka viņi būtu publicējuši, bet, noteikti, jā, tas arī ir veids, paldies, Nauri, par komentāru. Un Jānim, tad būs arī ieraksts, visi tie, kas bija reģistrējušies pasākumam, tad arī saņems e-pastu, kurā būs saite uz ierakstu. Tā saite nebūs, tā saite būs uz YouTube, tā kā viņai nebūs nekādi uzbrukumi paredzēti no mūsu puses. Pēterim jautājums arī par certifikātu, par apmācību iziešanu. Mēs tad redzam atskaitēs, kurš darbinieks ir izgājis, kuru šo te apmācību kursu, to mikrokursu, tādu kā dokumentu, certifikātu. Nē, tas, ko mēs dažreiz darām, ir pēc šīm te ikgadējām apmācībām kopā ar treneri, tad tur mēs izsniedzam tādus certifikātus, bet principā tā ideja ir vairāk ne tikai uz tādu tā kā formālu, kā es saka, šo te zināšanu iegūšanu, bet tiešām, ka mēs redzam, ka tas strādā un ka tas nes rezultātus un redzam, ka praktiski arī ir uzlabojumi uzņēmumā un darbinieku šajā izpratnē, kā es jau rādīju tajā sākotnējā piemērā. Bet paldies arī tad par tiem dažiem jautājumiem. Ja rodās vēl droši, tad sūtat arī e-pastā. Noteikti turam acis vaļā, sekojam līdzi gan CERT.LV, īstenībā arī ieteikums no manas puses. CERT.LV ir gan X konts, gan Facebook, gan, ja nemaldos, arī LinkedIn konts, kur viņi publicē dažādu veidu šo populāros uzbrukumus, un ja mēs viņu jau būsim redzējuši šajos sociālos tīklos, tad mūsu paskatītājs drīzāk mēs jau viņu varēsim atpazīt, bet turam acis vaļā, esam droši, apmācam noteikti darbiniekus, skaidrojam viņiem, kas ko var, ko nevar darīt, un gatavojamies kiberuzbrukumam, lai viņš nenotiktu. Liels paldies, ka klausījāties, un uz tikšanos nākamajā reizē. Paldies un visu labu!